Mēs visi šķietam zinām, kas ir marcipāns. Salda masa, kas var būt visdažādākajās krāsās un no kā prasmīgas rokas spēj pagatavot rozītes, bizbizmārītes, bumbierus, apelsīnus, ābolus, banānus un ko tik vēl visu ne. Bet vai jūs zināt, ar ko īsts marcipāns atšķiras no neīsta? Ivetai un Normundam Audzišiem piedarošais uzņēmums Skrīveru saldumi vislabāk pazīstams kā leģendārās īstās un dabīgās konfektes gotiņu ražotājs, ko pamatot varētu uzskatīt par Latvijas nacionālo saldumu. Taču tas nebūtu nav vienīgais gardums, ko uzņēmums ražo. Irisiņš arī ir dabīgs produkts, ko iesakām arī bērniem un visiem veselīga uztura cienītājiem. Irisu mēs ražojam Skrīveros pilnībā. Tas ir piena saldums, karamelisku garšu, irisam raksturīgo. Un arī līdzīgi kā marcipāns, viņš tiek veidots ziediņa formā un glazēts uz šīs pašas iekārtas. Īris tiek vārīts Skrīveru salduma ražotnē, un tā pamatā ir karamelizēta piena masa, kura vāra no pilnpiena, glikozes sirupa, cukura un augu taukiem. Visas sastāvdaļas tiek vārītas elektriskajos nerūsējošu tērauda katlos, iegūstot brūnu, pienīgu karameļu masu. Īrisa masa jāvāra ilgāk nekā konfekta gotiņa. Kad vārīšanas meistars konstatē, ka masa ir gatava, tā tiek pildīta spaiņos un no tiem pārlieta uz īpašu maisīšanas katlu. Šeit masai tiek pievienots margarīns un tā tiek sakulta, lai iegūtu gaisīgo īrisa konsistenci. Pēc sakulšanas masa tiek izlieta uz dzesējumā galda. Tam ir dubultās sienas, kurās pa caurulēm ieplūst augstais un aizplūst siltais gaiss. Cirkulējot, tas atdzesē uz galdiem izklāto konfekšu masu. Atdzesusī masa tiek ielikta formēšanas iekārtā, kas no tās veido puķu formas konfektes. Tās pa līniju nonāk tunelī, kur tās pārlej ar šokolādi. Vēl pēc tam tās virzās cauri 5 metrus garam augstuma tunelim, kurā atdziest un sacietē šokolādi. Līnijas galā īrisa konfektes tiek liktas kastītēs un iefasētas. Uzņēmumā tiek gatavots arī īsts marcipāns, kas būtībā ir tīra mandeļriekstu masa ar pūdercukuru. Tā ražošana ir ļoti sarežģīts process, jo katrs rieksts ir iepriekš jāsagatavo, un ar mērcēšanas lobīšanas metodi jāatdala tā miziņa. Arī malšana un smalcināšana notiek ar īpašām iekārtām, kas cieto mandeļriekstu pārvērš patīkamā, bet ne graudainā struktūrā. Tā kā mandeles nav lēti rieksti, tirgū zem nosaukuma marcipāns tiek piedāvāti dažādi viltojumi. Parasti tās ir citu, lētāku riekstu masas, kurām pievienota mandeļu esence. Vēl tiek ražoti viltojumi no persiku vai aprikožu kauliņu viducīšiem, ko Vācijā dēvē par parcipānu. Mēs veicām tādu pētījumu, ka Latvijas tirgū, diemžēl, nav sastopams tāds īsts, labais, dabīgais marcipāns. Ir dažādas marcipāna veidojumi, teiksim, ar esencēm un dažādām marcipāna garšām un arī lētāku riekstu masām jaukti produkti, kas saucās par marcipānu, bet mēs gribējām piedāvāt tieši īsto dabīgo marcipānu. Marcipānam, kuru formē un glazē Skrīveru saldumos, pamatmasa tiek iepirkta Lībekā. Tā ir dabīga un augstvērtīga masa, kuras sastāvā ir 70% mandeļu un 30% pūdercukura. Tā tiek apstrādāta un likta uz līnijas, kur tai piešķir sirds formu un glazē ar šokolādi. Tad augstuma tunelī notiek glazūras atdzesēšana un marcipāna sirdis tiek sapakotas. Mandeļrieksti sastāvziņā ir visvērtīgākie no riekstiem, jo tajos ir daudz B, A un E vitamīnu, kā arī minerālvielas un šķiedrvielas, kas ļoti nepieciešamas labai organisma darbībai un ādas skaistumam. Marcipānā ir pat vairāk kalcija nekā biezpienā. Lai arī varētu šķist, ka mandeļriekstos ir daudz tauku un kaloriju, tie ir tā dēvētie labie tauki, ko iesaka lietot dietologi. Īpaši svarīgi šos riekstus būtu lietot sievietēm, jo mandeles tiek dēvētas arī par jaunības avotu. Apēdot 100 gramu mandeļu 2 dienās, āda saņems sev tik nepieciešamo vitamīnu devu. Tad, kad mēs Skrīveros nolēmām ražot šos produktus, mēs domājām, kā, teiksim, tirgū to noformēt, iepakot, un kopā ar reklāmas aģentūru izstrādājām produktu nosaukumu. Šis nosaukums Aspasija radās, un mums viņš likās ļoti piemērots šiem produktiem, par cik viņi ir tiešām dabīgi, garšīgi, veselīgi. Un Aspasija tas ir grieķu sievietes vārds, kas asociējās ar tiešām tādu sievietes skaistuma, noslēpumu, gudrības. Un latviešu publikai asociējās ar mūsu tautas dzejnieces Aspāzijas vārdu, kas arī ir ļoti labi kopā ar saldumiem, kas ir kā poēzija, kā baudījums, kā tāds lidojums, jo šie saldumi, manuprāt, ļoti atbilst šim brendam, tāpēc, ka viņi ir tiešām dabīgi un veselīgi.
Ja ar runāšanu jums šķiet par maz, Skrīveru saldumi laipni gaidīs jūs ciemos savā darbnīcā, lai visu apskatītu un nogaršotu klātienē. Mēs tagad atrodamies Skrīveru saldumu darbnīcā. Mēs esam atvēruši jaunu ekskursiju iespēju, kur cilvēkiem ir iespēja atbraukt, pašiem pamēģināt ietīt konfekti gotiņa, izmēģināt, kā to reāli dara. Mēs esam šeit radījuši tādu ceha atmosfēru. Un tā darbošanās notiek tieši tāda reāli kā cehā, ar tiem pašiem materiāliem, ar tādu pašu galdu, ar tādu pašu izpildījumu. Ir rullītis, ir speciāli etiķešu papīriņi. Un īpaši mēs šo programmu arī esam veidojuši kā interesantu bērniem, jo bērniem ir vienmēr ļoti paticis aktīvi darboties. Un tās grupiņas, kas mums šeit ir bijušas, gan pirmskolu vecuma bērnu, gan skolas vecuma bērnu, bērni tiešām arī interesi dara šo darbu. Un tas ir gan audzinoši viņiem, gan varbūt rada interesi arī turpmāk nākotnē par pārtikas ražošanu, gan arī iepazīstās ar šiem augstvērtīgiem, dabīgiem saldumiem un arī pavada interesantu laiku.